Grobiņas viduslaiku Pilsdrupas mūsdienās ir tradicionāla norises vieta ne tikai kultūras pasākumiem. Šeit 22. jūlijā tiek dots starts Grobiņas posmam pārgājienu seriālā Ejam visi, ko dažādās pilsētās rīko biedrība Sporto Latvija, šoreiz kopā ar Dienvidkurzemes novada turisma centru. Ap 150 dažāda vecuma interesentu dodas izzināt un atklāt Grobiņas kultūrvēsturiskās vietas un dabas objektus 3 dažāda garuma distancēs. Viņu ceļš no Pilsdrupām ved cauri 3 km garajai Ālandes upes takai, ko atzinīgi novērtējuši gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti. Ālandes taka ir grobiņnieku prieks, lepnums un atsaraugs. Tā ir tāda lieliska platforma, kur pilsētas viesim stāstīt stāstu, vēstures stāstu, stāstīt par Grobiņu. Lieliska vieta pastaigām, ko mēs redzam, cilvēki izmanto, bet viens no lielākiem ieguvējiem noteikti arī ir vietējais iedzīvotājs, kas ikdienā izmanto šo taku, donās pastaigās, un mēs esam ieguvuši tādu lielisku pilsētai rekreācijas parka zonu. Kopā mums ir bijusi lieliska komanda, un katrs mēs esam likuši un dēvuši to artavu, lai šis objekts izveidotos. Vēl pavisam nesenā pagātnē Ālandes upes krasti bija aizauguši un grūti izbrienami, taču idejas par to atdzīvināšanu virmojušas gaisā jau ļoti sen. Līdz 2018. gadā pašvaldībai ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu radās iespēja īstenot senloloto sapni par Ālandes upes atpūtas kompleksa izveidi, kurā ietilpst gan labiekārtotā Ālandes taka, gan atjaunotās Pilsdrupas ar estrādi un skatu platformu. Te arī plaša koka terase ar kāpnēm uz upes leju, savukārt nodrupušie mūri papildināti ar gabioniem jeb akmens žogiem metāla pinumā. Sākotnēji arhitekta Uģa Šenberga izstrādātā projekta īstenošana brīžiem pat šķitusi neiespējama. Jā, tajā brīdī varbūt tā likās. Pirmkārt jau tas kā kultūras piemineklis, tas jau mūs tā nobaidīja, vai mēs vispār spēsim to projektu saskaņot ar kultūras. Toreiz tā bija inspekcija vēl. Man liekas, tās laipas man no sākuma likās, ka būs viss sarežģītākais, jo tomēr tas bija daudzās vietās nepieejams apvidus tajā brīdī. Es atceros, ka mēs toreiz vēl staigājām un pētījām, kur viņu būvēt. Tur bija gumijas zābakiem un tādās vietās jālien. Likās, ka tas visgrūtākais posms būs tam projektam. Ja no Pilsdrupas kā tāda, bet tomēr tā vieta ir piekļūstam salīdzinoši vienkārši. Tas bija arī, principā, arī tās pašas kultūras inspekcijas nosacījums, kad neveidot tādu modernu to projektu, lai viņš nekļūst pārmoderns. Līdz ar to tika tie segumi tā kā mēģināt vēsturiskāk kaut kur arī piemeklēt. Tas pats, turpat nav bruģis, jo tas īstenībā ir māla klinkers. Tas nav betona bruģis. Tur ļoti daudz laika tiek ieguldīts tīri, lai panāktu to vēsturisko asociācijas ar to vēsturi. Bija mums, protams, būvniecības gaitā dažādi izaicinājumi, bet ar tiem mēs liekas, ka esam sekmīgi tikuši galā. Dažas lietas, kā piemēram šie gabioni, tas bija tāds liels izaicinājums arī tieši būvniekam, bet manuprāt, rezultāts ir izdevies ļoti labs, un arī cik ir redzēti līdzīgi šie krāvumi citur, tad visas arī arhitekti izteiktās vēlmes par krāsām, par to tās, to varbūt tie, kas nezina, ko tieši arhitekts prasīja, varbūt to tā ikdienā nepamana, bet tur bija konkrēti par kaut kādiem akmens toņiem un par to, kā viņi ir jāliek, un tas viss ir izpildīts, un arī citu darbu kvalitāte, mūsuprāt, ir bijusi laba. Taku apmeklē kaut kur ap 120 000 apmeklētāji viena gada laikā. Tā kā tas, protams, ka kāda daļa ir vietējie, kāda daļa ir turisti. Katru gadu esam papildinājuši dažādas stādījumus, tā kā koki, krūmi, puķes, dažādi augi, attiecīgi, kas vēl tikai pamazām iesakņojās un aug. Un es domāju, ka tā ainava, tā teikt, vēl tikai veidojās. Tā kā turpmākajos gados es domāju, ka taka kļūst tikai skaistāk un līdz ar to vēl vērtīgāk.
Ālandes upes taka jau 4 gadus atvērta pastaigu cienītājiem. Šovasar grobiņnieku veikums guvis augstu novērtējumu. Ālandes upes atpūtas komplekss saņēmis sabiedrības simpātiju balvu un starp 54 pieteikumiem nacionālās un starptautiskās žūrijas kopvērtējumā iekļuvis 6 labāko projektu vidū, iegūstot Latvijas ainavu arhitektūras balvu 2022 nominācijā Ārtelpa. Vienlaikus ar izzinošā pārgājiena Ejam visi norisēm Grobiņas pilsrupās tiek teikts paldies visiem tiem, kuri piedalījušies Ālandes upes parka kompleksa projekta īstenošanā. Ļoti labi, ka tai ideja ir tāds turpinājums. Gan būvē, ko mums vēl būtu jākoncentrē, gan arī tajā vietā, mēs varam pilnveidoties. Jo šajā laikā, es domāju, ka visas fiziskās lietas ir tikpat svarīgas, cik garīgās, jo kādreiz jau bija, kad esam miestā, tas tālēc gan. Esmu gandarīts par to, ka mēs, protams, līdzsvarot un rūpēties un atbalstīt to pamatu, no kura mēs nākam, tātad šo materiālo pamatu, to, ko mēs šeit redzam, un mēs arī vienlaikus atbalstam arī nemateriālo pamatu, to, kas mūs piesaista pie šīs vietas, un visbeidzot mēs esam kustībā, jo tikai kustībā mēs varam izdzīvot, un tikai kustībā ir nākotne. Šī ideja radās tieši ar domu, ka ne visi var sportot profesionāli nodarboties, bet visi var iet uz staigāt un skatīties Latvijas skaistākās vietas. Un mēs gribam katrā pilsētā taisīt šādu pārgājumu posmu. Viens ir satikties ar ģimenes locekļiem, un otrs vienkārši redzēt, cik Latvijas skaisti. Paldies Bundrīkungam un visiem projektiem par šo lielisko projektu un takas attīstību. Lai visiem izdodas, paldies! Grobiņa ir viena no sava laika nozīmīgākajām vikingu pasaules vietām Baltijas austrumu daļā. Tagad Ālandes upes taka savieno gandrīz visus Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļus, kas šeit saistīti ar iespaidīgu skandināvu koloniju no 7. līdz 9. gadsimtam. Liels nopelns Grobiņas senvēstures izzināšanā, tās apzināšanā un popularizēšanā ir vietējiem aktīvistiem, bet jo īpaši turisma kluba Oga jauniešiem. Kopā sākām īstenībā 2012. gadā, kad tā pirmā kustība aizgāja, kas pats pamats, kas ir ļoti labi, kad ļoti daudz jaunieši tam izgājuši cauri vietējie. Un tā ir tāda ļoti laba informācija, kas ir pilsētā aizgājusi, kad tā vietējā kopiena lepojās ar šo vēsturisko mantojumu. Un tāpēc arī, teiksim, vandālisms vai kaut kas tāds ir ļoti reti kāds gadās. Jo ir tāda savstarpēja, teiksim, cieņa un izpratne par to, kas ir darīts. Tāpat tās arī kopā gan ar pašvaldību, kad sāk organizēt pirmos šos vikingu festivālu, jeb dzīvās vēstures festivālu, arī ļoti daudzi iesaistījās. Un tāpēc tas ir tāds ļoti aizgājis. Un jaunieši ikdienā uzņem arī turistus, kur stāsta, teiksim, šo vēsturi, bet caur tādu populāru zinātnisku, teiksim, stāstu. Kāds ir tā kā pēc svētkiem saguris un uz kādu soliņu varbūt, kādā snaudā. Un ja policistu kungs pieiet klāt un papurina aiz plecu, viņš saka, tu nepurini man, esmu vikings. Kuršu vikingu noslēpumi ir ierakstīti akmenī, zemē un ūdenī. Šodien tos kaut nedaudz iespējams sajust kuršu vikingu apmetnē, kuru pirms vairākiem gadiem izveidojuši turisma kluba Oga jaunieši kopā ar aktīvajiem grobiņniekiem. Grobiņa ir īpaša vieta ar savām kultūrvēsturiskām vērtībām, un īpaši ir tas, ka tās vērtības ir tādas neredzamas. Tas ir arheoloģiskais mantojums. Zinot tās arheoloģiskās senvietas, protams, tās ir visvērtīgākās, bet es domāju, ka tā taka ir kaut kas īpaši vērtīgs, bet kas mani visvairāk iedvesmo šajā vietā un pārsteidz to vietējo cilvēku interese par savu identitāti un tas entuziasms, ar kādu iesaistās vērtību saglabāšanā. Tā ideja jau ir senāk, un faktiski šodien notiekās pirmais solis, jo mēs pateicamies par to, kas ir
ideju novērtējuši, un tā ideja jau virmo, kā jūs zinat, no 600. gadus pēc Kristus, kad te vikingi ieveda tirdzniecības kultūru un visu pārējo. Un tā kā šis ir pa ideju. Tas deva iespēju startēt uz visādiem labiem fondiem, un mūs novērtēja gan kultūras ministrija, gan arī pašvaldību lietu ministrija, tad mēs varējām vikingu garā pārcelt arī šo te apmetni, estrādi un taku mazliet tālāk no jūras, jo kādreiz jau te tā jūra ir bijusi. Nākošajā rindā noteikti, ne rindā, bet ar savu ideju ir Aizpute, ar Bruņinieku pili, un tā jau katrā no šiem te 31 pagastu un pilsētu, kur tas idejas nāk un nāk, tā teikt, diezdo tikai prātu un spēku to visu īstenot. Kas man sagādā vislielāko prieku, tas, ka es dzirdu šeit, ka jaunā paudze patiešām ir ieinteresēta par šo visu, to novērtē un ar lielāko prieku tajā iesaistās. Manuprāt, tā ir tā lielākā vērtība, tā nav par tā nepaliek tāda statiska vai tikai muzejiska vērtība, kur kādreiz kāds to apskatās, bet ka vietējie jaunieši un vietējie jaunatni to uzņem ar lielu prieku, ir iesaistoši tajā un sajūt arī savu identitāti nevisā. Tas, laikam, ir tas lielākais ieguvums. Kas attiecas uz grobiņu starptautisku atpazīstamību vai panākumiem starptautiski, tas būtu tā kā mūsu darbs kopā ar Dabri kungu un mantojuma pārvaldi. Mēs darīsim visu, lai tas tā būtu. Savukārt tas, kas ir jādara grobiņas jauniešiem un iedzīvotājiem pašiem, ir jānotur šis, es to saucu, lokāli patriotisms, šis pašlepnums, šis, kas mums tik bieži, ko mēs dziedam putvējņos pats, un mēs braši to dziedam, bet bieži vien mēs ikdienā to piemirstam, to pats. Manuprāt, ka noturēt to pats, tas arī ir tas, ko es novēlētu.